Jebkurai stāda audzētavai, kas vēlas izplatīt augus, jāreģistrējas Valsts auga aizsardzības dienestā. Tas nozīmē, ka arī jānorāda plānotās audzējumās sugas, latība un cita svarīga informācija, lai dienests to varētu uzraudzīt. Katru gadu 2 reizes, vasarā veģetācijas laikā un rudenī, dienesta inspektori dodas pie stāda audzētāju un veic nepieciešamās augu pārbaudes. Tiek vizuāli novērtēts augu fitosanitārais stāvoklis, kvalitāte un veselība. Pārbaudu augus, vai tie ir veselīgi. Tie ir audzēti podiņos. Es apskatos, vai ir, kā izskatās stumbrs, vai lapiņas ir bez simptomu pazīmēm. Viss ir ļoti labi. Pārbaudes laikā tiek izmantota mobilā lietotne, jo tajā var redzēt visu informāciju par stāda audzētavu, kā arī tajā tiek fiksētas veiktās darbības. Augus pārbauda gan uz bīstamo karantīnas organismu, gan arī uz reglamentēto nekarantīnas organismu klātesamību. Ja novērot kādu no kaitīgo organismu pazīmēm, tiek ņemti paraugi laboratoriskai testēšanai. Izvēles kārtā noņemam vismaz 30 zāriņus no šīs platības. Man ir nepieciešamas apmēram 10 centimetri zāriņu, un šādā veidā es nogriežu tos, un tad pēc tam es atlapoju viņus un lieku paraugā. Paraugu ietin filtra papīrā, uz tā uzlīmē etiķeti, kur tiek norādīts parauga numurs, pēc kura vadoties laboratorija varēs sniegt atbildi Valsts auga aizsardzības dienestam, tādējādi nodrošināt stāda audzētāju konfidencionalitāti. Arī kokaudzētava Bulduri jau vairākus gadus sadarbojas ar dienestu. Mēs gribam zināt un būt pārliecināti, ka mums ir veseli augi, ko mēs piedāvājam saviem pircējiem. Un līdz ar to šīs pārbaudes un sistēma, kas tiek ieviesta, lai pārliecinātos par augu veselību, ir arī absolūti mūsu interesēs. Un mums tad arī ir drošāk šos augus tirgot. Arī klientiem pērkot augus jāpievērš uzmanība, kādus izvēlas. Tad, kad tu aizdodies uz kādu stādu centru vai pārtikas lielveikalu, kuros pēdējos gados ir visai intensīvi tirgo arī augus, kas varbūt nav nekas slikts. Tas, protams, ir kaut kāda niša, kur aizpilda un cilvēkiem gribās kaut kādus šos te interesantākos, eksotiskākos augus, bet mēs visi aizmirstam par to, ka tikpat viegli ar šo eksotisko augu mēs varam ievest un ievazāt visai eksotiskas slimības un kaitēkļus. Un tad jau mēs varam nonākt visai dramatisku apstākļu priekšā. Lai klients būtu droši un neiegādātos neveselu augu, katram stādam, kuram ir saslimšanas risks, ir pievienota augu pase. Ir Eiropas augu veselības regula, kura nosaka, ka ir pilnīgi vienādi spēles noteikumi visiem profesionālajiem audzētājiem visā Eiropas Savienībā. Un tas, kas ir arī vienāds, ir šis noformējums, kā ir jāizskatās augu pasē. Un tad šīs uzlīmes tad arī apstiprina šo faktu, ka augi ir pārbaudīti, tā skaitā pārbaudīti laboratoriski, un viņi nav slimi ar bakteriālo iedegu. Šīs ir purpura ābeles, kuras arī ir bakteriālās iedegas saimnieka augi, un tāpēc tām arī ir šī speciālā parauga augu pases pievienotas klāt. Augu pase ir vienots dokuments visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Ja augs ir bakteriālās iedegas augs, tad ir jābūt norādēji, ka tas ir audzēts bakteriālās iedegas aizsargājamajā zonā vai buferzonā, kur ir veiktas īpašas pārbaudes. Ir norāde A, un kurā ir norādīts botāniskais nosaukums. Šķirnes norāde nav obligāta, bet to var norādīt. Tad B ir reģistrētās personas reģistrācijas numurs oficiālajā profesionālajā reģistrā. Tāds reģistrs ir katrā dalību valstī, un tas ir pieejams arī, daļa no datiem ir pieejama publiski tīmekļa vietnēs. Tātad C burts ir izsekojamības kods, kas arī palīdz saprast, kura tieši partija ir inficēta, ja gadījumā ir atklāts karantīnas organisms. Un D ir valsts, kurā bija veiktas šīs pārbaudes, kurā materiāls ir ražots. Tas nozīmē, ka Valsts auga aizsardzības dienests var izsekot augu noteiktā izcelsmi. Tāpat arī pasūtot internetā jāpievērš uzmanība augu izcelsmei. Pasūtiet internetā, jūs varat prasīt augu pases, un tas būs likumiski.
un no Eiropas Savienības valstīm ir jāpasūta stādi ar augu pasēm, un no trešajām valstīm būtu jābūt pievienotam fitosanitārajam certifikātam, kas apliecina, ka stādi ir izaudzēti tieši reģistrētajā stāda audzētavā, ka tur ir veiktas mērķtiecīgas pārbaudes tieši, lai pārbaudītu konkrētus augus uz konkrētiem organismiem, kas varētu būt kaitīgi šiem augiem. Ja laikus gan klients, gan pārdevējs būs padomājis par šīm darbībām, tās pasargās no augu saslimšanas riskiem.